Jelgavas rajona kolhozs nākotne. Agrāri rūpnieciskās ražošanas komplekss. Pirmā kolektīvā saimniecība Latvijā. Un jau 31. gadu pievelk neskaitāmus ekskursantus un viesus. Šis ir kārtējais jaunums nākotnē. Pirmais kolhozs, kuram ir savs aeroklubs ar deltaplāniem, lidmašīnām, lidlauku un angāru. Var domāt, kad gan kolhoz vadība pagūs strādāt, ja gandrīz vai ikdienu jāpieņem kāda delegācija, preses, radio, televīzijas vai kino reportieri. Priekšsēdētājs Artūrs Čikste, viena no populārākajām personībām republikā. Socialistiskā darba varonis, PSRS augstākās padomes deputāts. Par viņu daudz rakstīts, daudz fotografēts, filmēts. Šķiet, tas ir pavisam vienkārši filmēt ievērojumu cilvēku, kuram ir milzīga dzīves un darba pieredze. Bet varbūt pirms sākt, dar pajautāt, ko pats Artūrs Čikste par to domā, par filmēšanu. Nu, man ir grūti teikt. Es domāju, ka jūs patiesību, īsto patiesību, kas cilvēkam ir iekšā, nevariet izdarīt. Reti kādreiz cilvēks tā jums atklās, pateiks, nu, ziniet, aktieris ir aktieris, bet patiesi cilvēks, kas nav aktieris, viņš no visām šīm lietām tālāk. Negrib cilvēks teikt nekā. Labāk viņš sevi pārdzīvo, sevi izdara, teiksim, darbos, nepateiks. Es jums arī konkrēti nekad nepateikšu, ko es tikko iziešu ārā. Un, teiksim, sēžoties mašīnā, it kā braucot uz tādu lauku, es jums nevaru pateikt nekā. Un es piebraucot vai tūlīt izkāpjot, aizejot pa lauku, man uzreiz sīts. Es redzu pavisam citu tani lauka, ka es braucu un domāju, ka viņš ir tā. Bet es pie viņa tikko piebraucu un sācu iet un skatīt, es redzu pavisam citu. Un es jums to pateikt nevaru. Es saku, jūs, dārgie kino darbinieki, ir grūti, teiksim, patiesi dabūt no cilvēka visu ārā tā, lai cilvēks jums izliktu tā, jāsaka, tā kā uz kārtīm, visu savu dzīvi un, teiksim, visu savu darbu un savu darbību un savas domas un tā tālāk. Jūs tikai tā daļēji jūs kaut ko tā no mums varat uzņemt. Bez šaubām dzīvojat ar mums kopā, jūs saprotat, jūs to paši jau saprotat, redziet, ka notiek dzīve pavisam savādāk nekā, jāsaka, filmā. Jo visi, jā, dzīve notiek daudz savādāk, jo dzīve ir ļoti sarežģīta, ļoti nopietna, nu, un mums pret viņu arī tā ir konkrētiem darba darītājiem, nu, it sevišķi vadītājiem, arī jāskatās tā ar atklātam acīm un ar atklātu sirdi, teiksim, ar dzīvi jādzīvo. Tā ka tas nav kā filma. Tas nav kā filma. Un ja cilvēkam ir apziņa, un ja viņam ir uzticēts pienākums, tad arī viņam, man liekas, vajadzētu pret šo pienākumu arī tā izturēties, kā prasa. Tauta prasa, partija un valdība. Darbu var izdarīt visādi. Dienu var pavadīt visādi. Visādi. Var neko neizdarīt. Un var ļoti daudz izdarīt. Bet vēl ir galvenais, ka mērķtiecīgi darīt. Var noskriet dienu un arī noskriet. Nodzīt mašīnu 100 kilometru,
šoferis blakus būs nomocīts, tu tikai sēž un brauc. Bet var pa dienu knapi kājas, skrienot vēl ar mašīnu, un vakara knapi kājas var pavilkt. Arī tā var strādāt. Un diena var 5, 6, teiksim, 6 jautājumus un nopietnus jautājumus, teiksim, atrisināt un nokārtot. Un var nedēļu vienu jautājumu kārtot. Un vēl aizvilkt vēl tālāk viņu kaut kur. Nu, bez šaubām grūtību ir daudz, bet mums tā liekas, ka tomēr interesanti, jo, ziniet, liekas tā, ka reizēm pietrūkst spēka. Bet tomēr, jo grūtāk, jo interesantāk. Ir rodas arī tādīs grūtības idejas labākas, iznāk pašam pagrozīt smadzenes, ir kolektīvam, specialistu kolektīvam. Nu, un vienmēr jāsaka vēl kas, ja kaut ko mēs rēķinām un aprēķinām, tad nevajag rēķināt uz vieglāko un aprēķinus taisīt. Bet vienmēr tie aprēķini jātaisā uz vissmagāko. Un ja nu tiešām jūt, kad pie aprēķinam uz visļaunāko, ja jau izdodas, tad vissmagākais ir ņemts vērā. Nu, tad, ja būs labāk, tad bez šaubām tas pats par sevi nāks. Tas pats par sevi. Tā, kad kādreiz mums pie aprēķiniem, daudziem es saviem specialistiem, es vienmēr saku, kā jūs rēķinējat, kādus aprēķinus jūs taisiet. Jūs ņēmat vērā visļaunāko, kas var gadīties mums ir sevišķi lauksemīgi. It dabūja visu ļaunāko. Ne tikai, ka būs labvēlīgi laika apstākļi, saulīte spīdes, ot tā. Un jā, silts un mitrumiņi, kad vajag, bet to ļaunāko ņemsim. Ot, ja tad izdodas, tad labais būs pats par sevi. Tā, kad dzīvē vienmēr ir jābūt gatavam saņemt to smagāko. Двигатель ГАЗ-69. Kad? 21. Tev pilna saldēta. Kā jūs sakat? Jā. Jā. Kas? Rīga izsauc nododiet. Двигатель ГАЗ-69. 5, 7. Jūs iedodiet man. 65 balti. Čikste no nākotnes jūs prasīt. Nu, būsiet tik labs. Nu, dāvā, es tik labs. Ar viens Tev valdi šīs no blakus. Jūs iedodiet man telefonu, es ar viņu... Taisies pie mums braukt. Bet viņš tur nav vēl distribūts. Ka viņš te ir kantori. Tu nav vietas, kur... Vai kas pie aparātā? Нет, на 60 не давайте. Пока, вот... Это я понимаю, это 65 и потом еще. Divas tonnas. Уже многовато. Atpakaļ. Nu, jāsaka, Viktor. Ясно. Давай tad uz 7. Ne pirmdien 6. bet... Vērziņš bija ienācis, vot man ienes Давай viņš. 9 Rīgā. Vot pa kursiem, slušaj. Bet slušaj, Vīte, tas ir darīts. Paneļi nāca. Un tagad viņi man затянули. Nu, kas tā ir joku dzīšana jau. Tas ir atbildīga rīcība. Ko tad te vēl lūdzēm, vai? Nu, ja nav ko ņemt, vajadzēs sen pateikt, un tad ieģeriem vajag darīt. Vajag tīši, vajag tikāt. Es nezinu, tad nekā. Tas taču es saku līdz ārprātam jau nomēr. Ir bija pirmdien vedis, sestdien vedis, piekdien vedis, mēnesi jau vēl. Un tagad vēl vedis tikai metālu. Un tad vēl kaut ko taisīs. Es saku, pēc vēl jau antārī. Jautājumu var atrisināt visāda veidā. Var sausi atrisināt jautājumu, pavisam sausi, pēc visiem likumiem, pēc visiem pantiem, un, ziniet, būt tīram, zolīdam, un nemaz daudz ar galvu nav jādomā. Pacēls, paskatīs to pantiņu vai to tālāk. Bet jāpadomā, kā to jautājumu izdarīt. Visvieglākais ir neizdarīt. Ot jums nepienākas, vai jums pienāksies tad, vai jums vispār viņš nepienāksies, un ar to ir slēgts. Bet darbu jāizdara. Mēs taču nevaram, tāpēc savu vietam neiet. Vietam arī neiet, un cilvēkiem atsit gribas spēku. Atsit, rupji tā sakot. Viņš vairāk necenšas. Ir sevišķi, ka mēs skatāmies mūsu nozares
speciālisti, lauksaimnieki. Nu, kopīgi beigās mēs taču neejam lūgties arī kā priekš sevi. Mēs taču visi vienu darbu dara. Un visiem vajadzētu būt tikpat atbildīgiem pret to darbu. Un var darbu, ja tikai padoma, var darbu izdarīt. Var atrast iespēju, un iespējas ir. Bet var formāli viss nokārtot un neko neizdarīt. Tā ka tās lietas ir diezgan nopietnas un kā kurš viņus risināt. Bez šaubām ir tādas lietas, kur nevar. Konkrēti nevar. Un nav iespēja. Nu, tur ir skaidrs. Nevar kaut ko, ziniet, safantazēt, iedomāties, un it kā viņam tūlīt jānotiek. Tā arī nevar, bet, nu, ir, kur mēs dažreiz velkam un velkam. It kā kaķi aiz sapūšu asti. Bez šaubām visvieglākais iet tādu ceļu, kurš jau ir izstaigāts. Nu, ja ņemam arī ar tiem pašiem projektiem. Visvieglākais jau ir paņemt tipveida projektu vai mājai vai citam un ņemt viņu uzcelt. Un negrozīt un nelauzīt savu galvu un nemocīties, neprojektēt. Ir mums darbinieki savas 8 stundas nostrādājis un kā vēl viņas nostrādājis. Nu, un it kā tas tāpēc visu mūsu arotbiedrības likumu, lai mēs nepārspīlēt, teiksim, strādinātu cilvēku, it kā tas būtu labi, bet mums kā vadītājiem tas neiznāk. Un par mums arotbiedrība nemaz nerūpējas daudz. Un nemaz neinteresējas, ka mēs ejam i 20, i 18, i kādreiz 24. Bet es domāju, ja tāda interesanta ir lieta uzsākta un ja darīja interesantu lietu, tad arī, ja paguļ 2-3 stundas, 5 arī labi, ziniet, labi. Jo tikko acis pavērdams uzreiz atkal tev tās domas un tiešais tas virziens, par ko ir apgūlies un ar mokam gandrīz aizmizis, tad viņš atkal ir priekšā un risinājums tūlīt sākas tikko acis pavērdams. Uzreiz jauns risinājums. Bez šaubām katrs cilvēks strādā un uz kaut ko cenšas. Un vienmēr cilvēks cenšas sasniegt labāko. Nu, mums, kā vadītājiem, tas ir priekš cilvēkiem jāsasniedz labākais. Tas nav personīgi, bet lai mūsu kolektīvo cilvēki justos, nu, neteiksim labāk kā pilsētnieki, bet, nu, jāsaka, lai nebūtu arī atšķirība liela. Nu, un ja tu esi vadītājs, tad, ziniet, skatīties mēs nevaram paši uz sevi. Nu, bez šaubām ir grūti ģimenei, jo ģimenei mēs maz vērības varam atļaut. Viņi tikai redz, kad atnāk māja un kad piecelies un aizēj un savu. Nu, teiksim, kad nu iznāk svētdien vai sestdien pabūt kopā, izbraukt, nu, tā ir cita lieta, bet tad vairāk viņi pieķērušies tomēr mammai, jo meitas ir meitas. Un viņi ar tēvu tikai konkrēti, kas ir runājams, teiksim, vai uzprasāms, vai kas interesē viņus. Nu, un pats, cik ar viņiem tikai tā spēja, teiksim, tā sevi atdot. Bet, ziniet, izbrauc ārā kaut kur, tev gribas palasīt, tev gribas atpūsties. Nu, viņam varbūt padraiskuļoties, tā viņi savā starpā, teiksim, nu, mamma ar viņiem, es saku, kā māte ar meitu. Viņai kaut kā vairāk pie sirds. Lielākā meita tā jau ir izvēlējusies savu pedagoga darbu, mācās neklātenē un pasniedz, un jau pat klasē ir audzinātāja un tālāk. Un viņai ļoti patīk tas darbs. Nu, nezinu, ko pa jaunāko teikt, redzēsim jau. Vēl ir grūti spiest.
Redziet, vienalga mēs šodien, cik jau neesam gados, bet bērnību mēs atceramies. Pirmos savus soļus, ko mēs ir darījuši, kā mēs viņus atceramies. Un lai viņi cik smagi ir bijuši, bet ļoti daudz arī interesantai bijuši, bet atceramies. Pirmo dzējoli tikai iemācījāmies, mēs viņu vienalga šodien atceramies. Redziet, kaut jau 50 nāk. Tagad bērnībā ir liels pamats. Liels, neteiksim viss, bet liels, ļoti liels pamats visai turpmākai. Teiksim, cilvēka veidošanai, viņu apziņai un tā tālāk. Dzīves pieredze tā ir liela skola. Artūrs Čikste bija mazs zēns, kad vasarā ganīja 300 zirgu. Kopā ar māti un brāļiem brīnumainā kārtā izglābās no nāves hitleriešu nometnēs. Vēl bija tikai 11, kad ar ieroci rokās sargāja no bandītu uzbrukuma pirmā kolhoza dibināšanas sapulces. Vēlāk ar pārtikas kulīti plecās skrēja no darba kolhozā uz mācībām pamatskolā. 19 gadu vecumā par izaudzēto rudzu rekordaražu kļuva socialistiskā darba varonis, pirmais Latvijas laukos. Par priekšsēdētāju sāk strādāt visatpalikušākajā saimniecībā citā pusē. Kara gadu bērnības mājas. Pavisam netālu no šejienes ir nākotne, kuras dibinātāja vidū bija māte, bet par priekšsēdētāju tagad ir Artūrs Čikste.